Tātad, jebkurš programmētājs savā darbā būs tik produktīvs, cik labas abstrakcijas ļaus izmantot viņa lietotās programmēšanas valodas. Un man šī projekta mērķis ir atklāt labākas abstrakcijas, lai varētu pilnveidot anonīmo funkciju sintaks, jeb pieraksta formu. Anonīmās funkcijas tiek devētas arī par lambdām. Un būtībā anonīmā funkcija ir kodolīgi pierakstīta, tad lambda ir anonīmā funkcija, kas ir kodolīgi pierakstīta. Un lambdu varam interpretēt arī kā matemātiskās funkcijas abstrakciju. Tas nozīmē, ka funkcija noteikti būs funkcijas parametru saraksts un funkcijas ķermenis. Šajā gadījumā funkcijas parametru saraksts tiek definēts starp apaļajām iekavām, bet ķermenis starp figūru iekavām. Analogs piemērs ir arī lambda rēķinos, starp citu lambda rēķini ir funkcionālās programmēšanas pamats arī. Noteikti būs funkcijas parametru saraksts starp lambda simbolu un punktu, un būs arī funkcijas ķermenis. Tas ir viss, kas atrodas tālāk aiz punkta simbola. Bet tas atkal nozīmē, ka jebkurā programmēšanas valodā, kur tiek izmantots vispār funkcijas koncepts kā tāds, tiks izmantots arī funkcijas parametru saraksts. Bet tā kā funkcijas parametru metodis ķermenī tāpat tiek izmantoti, tad funkcijas, ja metodis parametru saraksts pēc definīcijas ir liekvārdība. Un līdz ar to mana inovācija, ko es arī mēģinu Amerikā patentēt, ir vienkārši lieko daļu atmešana no programmēšanas valodas sintakses. Jā, būtībā es atmetu metodis parametru sarakstu un nosaucu to par inovāciju. Tātad šīs inovācijas nosaukums ir netiešie parametri. Mēs redzam, ka otrajā piemērā apaļās iekavās nav metodis, jeb funkcijas parametra. Tas tiek noteikts no metodis ķermeņa. Un tā apstrādes kārtība ir ļoti vienkārša. Jebkurš nezināmais identifikators funkcijas ķermenī tiek interpretēts kā anonīmais, tas ir netiešais parametrs. Viņš tiek automātiski ielikts funkcijas parametru sarakstā. Bet eksistē 3 dažādas netiešo parametru formas. Ir pilnā forma, kur tiek atsevišķi norādīts parametra tips un parametra nosaukums. Tā gan ir visnērtākā forma lietošanā. Otrā forma ir anonīmā forma. Tajā mēs norādām tikai parametra tipu. Tas ir izdevīgi tādos gadījumos, ja mums nav nepieciešams atkārtot izmantot parametru metodes ķermenī. Trešā forma ir kanoniskā forma. Šajā gadījumā mēs izmantojam tikai parametra nosaukumu. Parametra tips tiks noteikts automātiski procesā, ko sauks par tipu inferenci. Bet netiešajiem parametriem ir viena neliela problēma. Tā kā tie automātiski tiek salikti parametru sarakstā, lasot vienkārši skatoties funkcijas ķermeni, tad būs noteikta kārtība, un šie parametru sarakstā būs tādā pat kārtībā, kādā tie tika sastapti funkcijas ķermenī. Piemēram, tas nozīmē, ka izmantojot tikai netiešos parametrus, mēs nevarētu nodefinēt pirmā piemēra funkciju. Lai atrisinātu šo problēmu, šī gada janvārī es pabeidzu pētījumu inovācijai, ko es saucu par Grace operatoru. Būtībā tas ir netiešo parametru secības korekcijas operators. Doma ir vienkārša. Kompilators nolasa funkcijas ķermeni, sākumā ignorē visus Grace operatorus. Lai tādā veidā viņš izveido automātiski funkcijas parametru sarakstu, pēc tam viņš iet vēlreiz cauri funkcijas ķermenim un meklē visus Grace operatorus. Grace operatori ir divās formās: postfiksā, kad tas tiek lietots pēc parametra, prefiksā, ka pirms parametra. Tad kompilators skatās, tad ir lietota, piemēram, postfiksā forma. Tātad viņš parametru pabīdīs par vienu pozīciju uz metodes parametru beigu pusi. Ja prefiksā forma, tad viņš pabīdīs parametru par vienu pozīciju uz metodes parametru sākumu. Piemēram, šis piemērs. Tas nozīmē, ka y tiks pabīdīts par vienu pusi uz metodes parametru beigām un parametri tiek samainīti vietām. Šis piemērs ir analogs, tikai x tiek bīdīts uz otru pusi. Līdz ar to funkcionālajā ziņā visi šie piemēri ir analogi.
Vienkāršākais piemērs šīm divām inovācijām, netiešajiem parametriem un Grace operatoram, ir speciālas programmēšanas valodas izveide, kuru mēs lietojam kalkulatorā. Un mēs šo programmēšanas valodu saucam ilkalkulus. Kādēļ tā ir tik būtiska? Tādēļ, ka potenciāli tā ir pasaulē lielākais potenciālā lietotāju skaits, jeb lietotāju bāze. Kāpēc? Tāpēc, ka vislielākās izmaksas ir nevis programmēšanas valodas izstrādē, bet programmētāju apmācībā. Bet tā kā mūsu izmantotā sintakse ļoti tuva ir pamatskolas algebras kursa sintaksē, tad mums būtu ļoti mazas izmaksas programmētāju apmācībā. Un mēs redzam, ka, piemēram, šeit ir dota viena formula no fizikas tēmas, tas ir Leitas fokus attaluma noteikšana. Redzam, kā tas izskatās mūsu programmēšanas valodā, un redzam arī, kā tas izskatītos kalkulatorā. Starp citu, kalkulatorā tā jau ir lambda, jo šeit funkcijai nav nosaukuma. Šeit ir nedaudz izvērstāks piemērs, kā mūsu kalkulatora dizains atbilst programmēšanas valodas sintaksai. Mēs redzam, ka, piemēram, kalkulatora dizainā pilnībā tiek atmesta nost liekvārdība, ko jau es minēju, liekvārdība šajā gadījumā ir funkcijas parametru saraksts tiešā veidā definēts. Tad vērtīgākā daļa ir funkcijas ķermenis. Tas tiek ievadīts iekšā, apstrādāts kalkulatora galvenajā ekrānā, bet funkcijas nosaukums tiek atdalīts. Un to mēs ļaujam ievadīt lietotāja pogastas. Lietotājs var nodefinēt savas pogas un tajās ielikt iekšā kādu savu funkciju. Vēl izrādās, ka kalkulators praktiski nav piedzīvojis inovāciju, tas nozīmē būtisku inovāciju kopš elektroniskā kalkulatora izgudrošanas brīža. Mēs vēlējāmies novērst šo netaisnību un radījām arī dizainu priekš vietālruņiem. Šā gadījumā tas pagaidām ir pieejams tikai priekš Windows Phone vietālruņiem. Jūs varat Windows Phone marketplacī meklēt pēc atslēgu vārdiem ilkalkulus. Un tā būtiskā atšķirība ir tāda, ka mūsu kalkulators ļauj vietālruņu lietotājiem lietot kalkulatoru lietotni, izmantojot daudz pilnvērtīgākas skārienjūtīgā ekrāna iespējas, jo pogu spaidīšana nav skārienjūtīgais ekrāns. Skārienjūtīgais ekrāns ir drag and drop iespēja. Tas nozīmē, ka jūs, piemēram, varat ievadīt galvenajā ekrānā funkciju un ar pirkstu atvilkt viņu līdz savai pogai, kur tādējādi pārdefinējot šīs pogas saturu. Būtībā tas arī nozīmētu, ka mūsu kalkulators ir kā vienas šūnas Excelis. Bet tas galvenais pielietojamā gadījums šīm divām inovācijām mūsu nav tikai kalkulatorā. Kā potenciālāko veidu, kā to visu komercializēt, es redzu eksistējošo programmēšanas valodu uzlabojumu. Šeit mēs salīdzinām, programmēšanas valodu C#. Tā ir viena lambda izteiksme C#, un es parādu, kā to varam uzlabot, ieviešot netiešos parametrus. Mēs redzam, ka C# tiek izmantoti netiešie, tas ir tiešā veidā parametri, līdz ar to tā ir parametru saraksts un tā ir liekvārdība. Oracles atkal izstrādā programmēšanas valodu Java. Oracle'am ir cita pieeja. Viņi to sintaksi ir panākuši kodolīgāku, bet viņi nav ņēmuši vērā faktu, ka cilvēks parasti lasa no labās puses uz kreiso. Šeit viņi ir ieviesuši tādu speciālu simbolu divus punktus, lai realizētu savu feature metodas norādi. Bet tas ir šo identifikatoru programmētājs ieraugot var saprast, ka tā ir metodes norāde. Tad viņam ir jāmeklē pa kreisi, viņš atradīs tipu un pa labi metodes nosaukumu. Tas ir, tā lasīšana nebūs tik vienkārši, līdz ar to lasāmības faktors būs diezgan zems. Un otra nopietna problēma Oracle pieejai ir tāda, ka vienlaicīgi vienā konstrukcijā var izmantot tikai vienu metodes izsaukumu, jeb metodes norādi. Mūsu pieļauj neierobežot kombinēt vienā konstrukcijā, jeb vienā lambda izteiksmē dažādus izsaukumus. Trešais piemērs, ko es gribētu parādīt, ir programmēšanas valoda Swift. Pagājušā gadā vasaras vidū to pirmo publisko versiju prezentēja korporācija Apple.
Izrādās, ka pirms 400 gadiem pirmais bija matemātiķis Viecs, kurš vispār funkciju parametrus sāka aizvietot ar simboliem. Bet korporācija Apple ignorē šo faktu un viņi piedāvā to parametru nosaukumus aizvietot ar indeksiem. Tādā veidā būtiski samazinot koda lasāmību. Un ir arī viens būtisks ierobežojums. Iekļauto funkciju gadījumā, kad vienā funkcijā ir definēta iekšā otra funkcija, no iekšējās funkcijas nav iespējams piekļūt ārējās funkcijas metožu parametriem. Tāpēc, kā abiem piekļuves sintaks ir $0, piemēram, un nav skaidrs, uz kuru funkciju, piemēram, tas norādītu. Būtībā tas arī ir viss. Es vēlējos parādīt, ka nav nemaz tik sarežģīti būt vienu soli priekšā lielajām korporācijām, un ja jūs spējat atrast labākas apraksties, tad arī jums tas izdosies. Paldies par uzmanību!